Rick Feds. Sveiks, Rik. Tā bija improvizācija, vai tu biji sagatavojies? Jūs esat redzējuši tādas video un bildes, kur DJs stāv un viņam ir koncertā vairāk cilvēku nekā dzīvajām grupām mūsdienās. Bet Riks Feds nav no tiem, viņš rada. Viņš neņem iepriekš sagatavotu materiālu. Paldies tev! Tas bija tas slavenais finger drumming. Tas, ko tagad visi pasauli no tevis varēs mācīties. Nu, piesēdi. Tur izvēlēties jebkuru no krēsliem. Sveicināti visi. Kita 2024. 6. reizi mēs šeit tiekamies kultūras, tehnoloģiju un arī biznesa fórumā. Un šajā reizē man ir tas gods būt šeit. Un tagad moderni saka moderēt paneļu diskusiju. Mans vārds Gustavs Terzens un, starp citu, runājot par mākslu un par skatuvi, tieši šeit beidzās manas cerības kādreiz kaut kur pasaulē izsisties. Pirms vairākiem gadiem ar grupu, kura vairs nepastāv, mēs iesildījām vienus lielus amerikāņus. Viņi toreiz uztais grupu Mastodon, varbūt kāds zina. Jā, Reku sēž. Un es skatos uz Riku, kurš arī pasaulē tūdēļ pasniegs kaut ko unikālu. Man ir liels prieks, un es vienmēr esmu teicis Rick Feds elektroniskajā un audio elektroniskajā mūzikā un mākslā. Mēs sen tikāmies radio vienreiz tieši ēterā, un tu teici, pagaidi vienas gadus 9-10, un tu dzirdies lielas ziņas. Lūk, šīs ziņas arī pienākušas. Savukārt visiem tiem mums, kas centās ar amerikāņiem kaut ko uzspēlēt kopā, nu, tur mēs arī palikām, jo viens no menedžeriem teica, nu, viņiem pašiem savējie jau rindā stāv, ko jūs tur vēl cenšaties no Latvijas. Bet Rikam ir izdevies, un tas, ko jūs nu pat redzējāt šeit no skatuves kā improvizāciju, tas tiks pasniegts akadēmiski Berklijā. Kā tev tas izdevās, Rik? Kur tu noķēri to stīgu? Kuru vēlmais ūsām tu saraustīji tā, ka tevi pamana, un tu tiec tik augstu? Grūts jautājums. Tas droši vien slēpjās kaut kādās tur saknēs bērnībā būt introvertam un sēdēt mājās un nespēlēties ar bērniem, neskraidīt apkārt un neizniekot laiku veltīgi, bet droši vien es negribu tik ļoti nopietni uzreiz iesākt šo visu nenopietni no sākuma, bet, manuprāt, arī ļoti svarīgi ir, es nesen, pagājušajā nedēļā atbraucu no retrīta tāda, kur es arī esmu tādā kustībā iesaistījies, un tad es veicu tādu meditāciju, kas saucās Choices. Tas ir alķīmijas tāda meditācija, ka tu izvēlies 8 tādas izvēles, ar kurām tu tā sinhronizē visu savu dienu. Nu, ar 2 no tām. Pirmā ir vienkārši būt veselīgam, otrā ir dzīvot savā īstajā potenciālā un īstajā mērķī. Un, manuprāt, ja mēs tiešām sasaistam to augstāko es vai šīs izvēles veicam katru dienu, dažreiz varbūt pret straumei, ja tāda ir dzīves situācija, teiksim, slīpēt sevi vai kaut kā tā, tad jāiztur tam cauri un iespējams kaut ko jaunu izdosies radīt. Tas labi, ka tu traumu pieminēji, jo pat Rīgas lidostā no Amerikas nolaidies ir Matīs Kaža režisors, kurš tieši
ar multiplikācijas animācijas filmu. Straume šobrīd ir Amerikā devies promocijas tūrē pa festivāliem, jo, kā mēs zinām, šī animācijas filma cer uz Oskara balvas shortlist, un tas ir vesels ļoti sarežģīts producēšanas process, un Matīs izjauks mūsu diskusiju vienā brīdī. Jā, un Rik, man būs tev ļoti daudz jautājumu, jo es zinu, ka zālē sēž cilvēki, kuri savā dzīvē nezin, kā ir bijis, kad nebija interneta. Tas tāpat kā ir cilvēki, kas nezin, kā bija tad, kad nebija elektrības, bet ticiet man, bija tādi laiki. Es esmu no tiem laikiem, kad nebija interneta, un tad mums viņš pēkšņi ir. Pacēl rokas, kas ir piedzimuši internetu laikmetā un nezin, ka nebija internets. Godīgi, tas, ziniet, ir tāds teiciens, ko es gribētu jums pateikt. Tavs vecums nav nekāds sasniegums, un mana jaunība nav nekāds trūkums. Ja? To mēs varam paturēt prātā, ja runājam par to laikmeta garu, ko mums nosaka šobrīd tehnoloģijas, kas neizbēgami nāk arī kultūras menedžmentā iekšā un kultūras biznesā. Un ar ļoti dažādiem ļaudīm runāsim un mēģināsim to zelta griezumu kvadrātsakni mūsdienās, kur tad esam nonākuši šajā konferencē arī noskaidrot. Tātad pirmais Riks Feds, jeb Rihards Fedotovs, audiovizuālās mākslas un elektroniskās mūzikas izpildītājs un producents. Un tagad vienā elpas vilcienā mēģināšu pateikt Berkeley Universitātes mūzikas koledžas elektroniskās mūzikas un situmo instrumentu nodaļas jaunās programmas izstrādātājs. Virtuozākais finger drumming izpildītājs pasaulē. Tā tev Juris Skuja ir nodēvējis, viens no šīs konferences arī organizatoriem. Bet kā nākamo skatos un visus pārējos arī dalībniekus aicinot, gribu pieteikt Inesi Lukaševsku, aģentūra Luk, vadītāju un producentu, un ar Inesu mēs noteikti varēsim parunāt arī par to, kā ir mainījusies korporatīvā vide un organizāciju biznesu un tā kultūra. Inesei, čau! Tad tu gribēji šeit sēdēt, droši izvēlēties jebkuru ietu. Un pirms pasākuma mēs runājam par to, kā korporatīvā vide mainās. Viņa teica, man nepatīk vārds balle, tāpēc viņi izstāstīs, kāpēc. Mārcis Sauziņš, ģitārists, komponists un producents. Un arī Mārcis ir ļoti ilgu ceļu nogājis uz skatuves. Sveiks, Mārcis! Un ir izaudzis no daudzām īsajām bikseņām, kā saka, un tagad staigā tikai garajās biksēs, mākslīgs. Finger drummings. Artūrs Analds, iespējams zināmākais dizainers no Latvijas pasaulē. Atcerēsimies, kurš atcerās medus monētu? Kurš atcerās lielo monētu pie mākslas muzeja? Kurš atcerās Matter to Matter, starp citu lielo darbu, kur varēja pieskārties Artūra darbam? Par to visu arī tālāks diskusijā. Andris Kronbergs, cilvēks, kurš mums varēs pastāstīt par laiku, kurā nebija ne interneta. Un, ja mēs atcerēties, bija tāda meme internetā, ir tādas lietas, kuras pirms 30 gadiem sakot varētu nonākt psihenē. Sveiks, Andri! Ja mēs pirms 30 gadiem kādam pateiktu, es tev zvanīju, jā, es redzēju, ja, tad mums vēstu pie doktora visticamāk. Andris mums varēs pastāstīt par ļoti seniem laikiem. Un Matīs Kāža, režisors un producents vēl ir ceļā, atgriežoties no ASV, kur tiek promotēta animācijas filmas Traume. Es domāju, ka tas ir viens no tādiem lielākajiem un arī beidzamajā laikā skaļākajiem un mūsu cerīgākajiem projektiem. Bet, lūk, ar jums šeit ar Juris Skuju, kurš šo visu rīkoja, tad viņš pārstāv tehnoloģiska rakstura kompānija, ja, un kurš to būtu domājis, ja, ka tagad ar 5 ekrāniem var izdarīt tikpat daudz. Ja, un es viņam teicu, ja mēs skatījāmies lekcijā, jums rādīja Adelas Production lielo, es Jurim teicu, ko tu teiktu, ja tev pirms 30 gadiem pateikt, ka šitā var tagad, ka mēs nākotnē darīsim tā. Viņš saka, arī pie psihiatra būtu jāiet, jo padomāt, ka es kaut ko tur fantazēju. Un tas tehnoloģiskais ātrums, ko gudrā vārdā sauc par tehnoloģisko determinismu, ja, daudzi netiek līdz, bet tas ir arī nesaraujami savijies kopā arī ar kultūras un mākslas un arī ar uzņēmēju darbības vidi šajā gadījumā. Nu, un par laiku, ja,
tā jau saka, ka ir problēmas, kuras nevar atrisināt, un no tā mēs izaugam. Andri, man tev jautājums, piemēram, ir, kā tu sajūti, tev ir gan šī te skatuves pieredze, gan kā grupas menueta dalībā, gan tomēr arī, tu tomēr esi arhitekts un galvenā arhitekta palīgs bijis un 10 gadus sēdējis un redzējis, kā, piemēram, pilsēta mainās. Un kā tehnoloģijas ienāk. Tu redzēji, kā mēs no telefona vada pārējām. Tu redzēji pirmos datorus Latvijā, kā viņi ienāca. Tu redzēji, kā ienāk vietāruņi. Tu redzēji, kā ienāk internets. Tu tagad redzi, ka mēs pārsvarā ejam ar noliektām galvām, pat uz ielas jau nepaceļam acis. Japānā vispār ir speciāli josla tiem, kas ar planšetes staigā esot ieviest. Kā tu jūti to laika garu? Kādreiz teicu, nē, tagad atnāks televīzija, neviens neies uz teātri, bet iet, skatās. Mums Andrim jāparāda, kā dara 2024. Viens, tagad ir. Jā, sveiki visiem. Mainījies ir kaut kas, tā nav. Patiesi tā pasaule ir izmainījusies, un es patiesi atceros to laiku, es tik vecs nejūtos, bet es atceros to laiku, ka mēs iesākām to savu arhitektu biroju ar vienu mehānisku rakstām mašīnu, kuras izmērs bija tāds kaut kāds 40-30 centimetri, vai mehāniskus sitam tiem tur burtiem. Tas, protams, ļoti atšķirīgi no tā, ka šodien mums ir uz galdiem visiem datoriem un programmām un viss tas, protams, ir nenormāli atšķirīgi. Nebija arī nekādu, protams, internetu toreiz. Mēs ar slaveno arhitektu Gunāru Birkertu ar Ameriku sazinājāmies ar faksiem. Mēs skicējām tādus zīmējumiņus uz tādiem lapiņām un tad skanējām iekšā. Ja kāds atcerās, kas ir faks, tad telefaks viņš saucās laikam pa īstam. Un tagad tāds piedēklis pie telefona, kurš tad to noraidīja to papīru uz kaut kurien prom. Tas ir bišķiņ savādāk, un ātrums ir mazāks, un viss ir drusku savādāk. Grāmatas arī vairāk lasīja toreiz. Es domāju, nekā šodien. Vienkārši šodien jau daudz ko var dabūt savādāk. Un, es nezinu, kas ir labāk, vai lasīt grāmatas lēnām, pārdomāt lietas un tā tālāk, vai arī ātri vienkārši pāršķirstīt tur to ekrānu un tā īsti neizlasīt, kas tur ir. Es nezinu, pagaidām. Jā, par faksu runājot, man tas vienmēr mulsināja. Es biju tā paudze jau, kas, es domāju, kāpēc ir taču kopētājs vēl stāvēja, un tas telefons ar to faksu, viņš darīja praktiski to pašu, un kaut kā to visu bija tā sūtīt. Tā jocīgi, un tagad, protams, tas viss liekas, tad tas šausmīgi neaizsniedzam pagātnes. Ar citā ASV kaut kur joprojām sūta faksus. Mēs esam ļoti advancēti vispār tajās tehnoloģijās, man liekas, salīdzinot ar citām valstīm, kuras es pamanīju kādreiz kādos kontaktos. Mēs to ieviešanu esam izdarījuši vēlāk, un līdz ar to tās mašīnas ir ātrākas, un tā tehnoloģija ir advancētāka nekā tā, kas ir ieviesta pirms 20 gadiem. Bet arī, piemēram, pati projektēšana, tev taču tu atceries laiku, kad jūs uz milzīgiem rasējuma galdiem katru detaļu zīmējāt, taupot papīru uzreiz ar precizitāti, un tad tev piedāvā AutoCAD vai kādu tur programmu, vai nekurā tu visu to var modelēt, un tagad tev vēl tas mākslīgais intelekts piepalīdz nedaudz tornīt pareizāk uztaisīt. Ir milzīga atšķirība, neapšaubām, bet tā lēnā zīmēšana uz papīra, teiksim, ir arī sava tāda, sava tāda metode, kad tev ir laiks velkot to līniju ar zīmolu, piemēram, uz papīra, tev ir laiks domāt par to, vai tu to līniju tiešām novilks pareizi. Un tu vispirms padomā un tad zīmē. Un tagad ir bišķi savādāk. Tagad tu vari tajā mašīnā ātri izlabot to, ko tu nepareizi izdarījis. Tu vari steigties, ja tev ļoti vajag steigties, bet tu vari arī tādā veidā tā kā, daudzkārt kļūdīties un to viegli labot. Ja? Bet tas nozīmē, ka tā metode, kā tu nokļūsi līdz īstenībai, ir stipri atšķirīga. Viņa nav caur to domāšanu tik daudz, kā drīzāk caur darīšanu. Un tās ir atšķirīgas lietas. Es, piemēram, savā praksē joprojām lietoju metodu ar zīmolu zīmējot ar flomasteru uz tiem caurspīdīgajiem papīriem. Liekot vienu uz otru virsū, laboju tās savas izdarītās iepriekšējās kļūdas, jeb nepilnības, un tādā veidā es pilnveidoju
Bet te ir tā starpība, ka man strādā roka. Matīs! Welcome back. Hello. Tur, tā tagad dara, Andri, jā. Tagad, Drusku drīkst, ja? Jā, tagad drīkst. Okay. Nu, tad tas, ko es gribēju teikt, tā roka, zīmēšana ar roku un tie mākslinieki, kas to dara, joprojām man neļaus samelot, ka viņa ir diezgan spēcīgi saistīta ar tādām smadzeņu darbībām visādām, un tā roka pati tā, viņa iet saskaņā ar tavām domām, saskaņā ar tavām sajūtām, pat ne tikai ar domām, bet ar sajūtām, ar kaut kādām, tādām virsskaņām tavā tajā domāšanā, un šis ir ļoti atšķirīgs no tām mašīnām tehnoloģiskajām, kuras var kaut ko izdarīt, bet manā ieskatā tie joprojām ir tikai instrumenti. Viņi nav spējīgi šobrīd vēl, teiksim, uz tādu sajūtu darbību, uz tādu sajūtu producēšanu citā dimensijā. Es domāju, tur ir, bet es esmu pietiekams sirms cilvēks, lai es neuzskatītu šo teicienu pa kaut kādu patiesību, ja? Bet tā ir mana tāda pilnīga sajūta, personīga, ka bez tās zīmēšanas tā īsta vērtība grūti ir radāma. Paldies, Andri. Tas sasaucās ar to, ko starp citu nu pat jaunā teātra festivālā Homo Novus veselas performances kārtā izdarīja. Te bija kanādieši, laikam, kas to ideju sāka, bet saturs bija vietējais, kur 10 ļaudis pārraksta grāmatu ar roku. Tā bija Milda Palēviča estētikas filosofijas aizsācēja Latvijā, kuras tekstus viņas dienas grāmatas, starp citu, kas arī tāds privāts, kad vairāk mūsu mākslinieki pārrakstīja un pēc tam dalījās ar to pieredzi. Matīs, kamēr jetlags nav sācies, par tevi analogā un tehnoloģiskā tā šaurā līkne. Lūk, Andris mums stāstīja par to no rasējiem galdiem arhitektūrā līdz mākslīgā intelekta iejaukšanās brīdim. Jūs šobrīd braucat pasaulē un esat tik tuvu tādam lielam sprādzienam Latvijas kino industrijas vēsturē ar Straumi. Visi, kas ir redzējuši Straumu, zina, par ko ir runa. Visi, kas nav, noteikti aiziet un noskatieties. Kā jums vienkārši tad cilvēks stāst, kā jums veicās? Kas notika? Šobrīd mēs esam tā sauktās festivāla tūras vidū. Mums ir ļoti plaša izplatīšana, sākot no Latvijas, beidzot ar Austrāliju šai filmai, bet īstenībā tas viss nebūtu iespējams, ja nebūtu šīs te mūsdienu tehnoloģiju klātbūtnes, jo šādu filmu, kāda ir Straume un tādu skatīšanās pieredzi, teiksim, ar tādu tradicionālo 2D animāciju, nemaz nevarētu panākt. Tur ir ļoti specifiska programmatūra iesaistīta, tur tika radīta programmatūra īpaši, lai šeit pat Latvijā, starp citu, datoru programmatūra tika radīta kā, tas drīzāk ir paplašinājums citai programmatūrai, lai varētu radīt ūdeni tādu, kāds tas izskatījās filmā Strauma, kas ir ļoti iespaidīgs un tāds fotorealistisks un fizika, kā tas ūdens katrā ainā strādās un kā strādās šļakats. Tā kā īstenībā šis ir tas stāsts, kur var runāt tieši par šo te, visjaunāko datoru tehnoloģiju un 3D tehnoloģiju simbiozi ar tādu izteikti oriģinālu radošu pieeju, jo tas, kāpēc šo filmu būtu ļoti grūti realizēt, praktiski neiespējami realizēt tādā tradicionālā 2D zīmētajā animācijā, ir tas, ka šī filma strādā ar to, ko sauc par virtuālo kameru. Un Gints, filmas režisors Gints Zilbalodis, principā ir arī filmas operators, tikai viņš nestrādā kā teiksim, tradicionālā kino operators, neņem kameru rokās, viņam šī kamera ir virtuāla, bet visi tie, kuri redzējuši filmu Straume, sajūt šo te klātbūtnes efektu, šo te sajūtu, it kā tā filma būtu nofilmēta, jo tur speciāli ir pat iestrādāts tāds, bišķiņ triceklītis tā, lai būtu sajūta, ka tas ir ar roku nofilmēts atsevišķās ainās. Tā kā tur ir ļoti liela šī simbioze, un es domāju, ka tieši šī jauno tehnoloģiju simbioze ļoti radošu pieeju ir tas, kāpēc šī filma ir spējusi radīt tādu pieredzi, kādu tā rada, jo tas ir tāds izteikts pieredzes kino. Matīs, saka, tev kā, tu šoreiz esi producenta lomā, kaut gan tikpat labi režisors, tikpat labi tu varētu nofilmēt, es ticu, ja vajadzētu.
Bet saka, lūdzu, tev kā producentam šobrīd, kādi ir tie svarīgie jautājumi? Kas ir tie, tā tava darba amatniecība, ar ko tev jānodarbojas? Tur ir svarīgi kādam, ka tas ir no Latvijas? Vai ir svarīgi, ka tas produkts ir kvalitatīvs? Nu, pirmkārt, ir svarīgi, ka produkts ir kvalitatīvs, bet šajā gadījumā ne tikai kvalitatīvs, tas ir tas, ko sauc par 4 kvadrantu filmu. Mēs domājot par mērķa auditorijām, kino kontekstā domājam par kvadrantiem, respektīvi dažādi vecuma posmi, dažādi dzimumi, kas varētu ko uzrunāt. Ja? Un tad filmas trauma ir tas retais gadījums, ka tā ir 4 kvadrantu filma, proti sievietes, vīrieši, jauni, veci, visos vecumos, un tāpēc es domāju, ka tas stāsts ir tik universāls, ka tas uzrunā visu šīs auditoriju no 3 gadiem līdz bezgalībai. Ja? Tas ir preprodukšanā, ja tas šāviens ir uzreiz pa 4 zaķiem, tad tev kā producentam pēc tam ir vieglāk? Nē, man īstenībā bija ļoti grūti sākotnēji pie šīs filmas strādāt. Pirmkārt, tāpēc, ka tā bija pirmā animācija, pie kuras es strādāju. Otrkārt, tāpēc, ka neviens neticēja, ka tā būs 4 kvadrantu filma. Mums visu laiku tieši man kā producentam uzdeva jautājumu, kas ir šīs filmas mērķa auditorija? Kas ir šīs filmas mērķa auditorija? Visur, kur mēs gājām pēc finansējuma, un mēs teicām, ka šī ir mākslas animācijas filma, respektīvi tas nebūs tāds tīrais Hollywoodas produkts, tur Inside Out 3 vai kaut kas tāds, ja? Bet reizē tā būs arī pieejama bērniem. Tā kā, piemēram, ir ar labākajām studio Ghibli Japāņu animācijas filmām. Un tam līdz galam nenoticēja. Piemēram, Vācijā mēs nevarējām finansētājus pārliecināt. Viņi teica, ka šī filma nav gana komerciāli, un Vācijā līdz ar to mēs finansējumu nedabūjām. Mēs bijām spiesti ražošanas sākuma posmā mainīt kopražojumu stratēģiju, jo filmas Eiropā ražo kā kopražojums. Viena valsts nevarētu pacelt šādu mērogu projektu. Un tad mums bija Francija, kur mēs jau bijām guvuši atbalstu, Latvija, kur mēs bijām guvuši atbalstu, bet ar Vāciju nepaveicās. Un tad mēs bijām spiesti mainīt šo te taktiku, un beigās Beļģija mums piešķīra finansējumu, un mēs pabeidzām šo te filmu kā Beļģijas, Latvijas un Francijas kopražojumu. Un šos tavu garo atbildi, foršo atbildi jāpiebilst, pabeidzot, kāpēc tas pirms 30 gadiem nebūtu iespējams? Tehnoloģija nosaka saturu? Šāda veida datorprogrammatūra vēl nebija. Tas bija, respektīvi, pirms 30 gadiem sāka, man liekas, ka tur pirmie Toy Story sāka parādīties kaut kur ap to laiku. Tā kā teorētiski 3D animācija jau sākās, bet tas nebija tik rafinēti, kā tas ir izdarāms šobrīd. Bez tam tā programmatūra, kurā taisīja filmas traumi, saucas Blender, un tā programmatūra ir pieejama ikvienam bez maksas, un ikviens bez maksas var arī to apgūt. Tā kā te ir arī tas fenomens, ka Gints savā ziņā ir autodidakts filmas režisors. Viņš nav pabeidzis nevienu animācijas, teiksim tā, augstākās izglītības programmu. Viņš ir pabeidzis Rozentāla mākslas vidusskolu un pārējo visu apguvis no YouTube pamācībām un citiem līdzīgiem rīkiem. Tā kā tas arī ir vēl tas, kas jāņem vērā, ka tās tehnoloģijas ir kļuvušas daudz pieejamākas un jebkurš no mums var iesaistīties. Paldies, Matīs. Ļoti labu skolu tu pieminēji. Tur vēl māc kaut ko no tiešās amatniecības. Nevis viss ekrānā noteikti. Tad, kad dabūsiet Oskaru, noteikti nolīgsiet aģentūru Luka. Ballītei un tikai jā, Ines pilnīgi satrokās. Ines, pastāst lūdzu par korporatīvās vides realitāti. Ja, kad mēs aizskatuvē runājām, vai tiešām tas furšets ar banketu joprojām ir vadošais, vai tomēr cilvēki izvēlās LED ekrāni. Ja? Mēs sakam nevis pasākumu vadītājs, bet moderators. Vai ne? Mēs izvēlamies nevis bankas, bet konferenci mūsdienās. Kā ir mainījusies no tava skatu punkta korporatīvā vide saistībā ar tehnoloģijām un to kultūru? Ir jau mainījusies, bet man liekas, ka te ir tāds atslēgas vārds kā izpratnes līmenis, kādi ir korporatīvie pasākumi un kādiem viņam vajadzētu būt. Tas tā. Jo, jā, tas ir tiesa, es neciešu vārdu ballīte, bet viņš ir izplatīts 85–90% gadījumu, un tad es atkal ar savām augstām matērijām stāstu, ka mēs neveidojam ballītes, mēs veidojam tādu, paliekošu pieredzi, nebijušu pieredzi, vēlamajā izpratnē, jo pasākumu tās ir ļoti, ļoti spēcīgs dzīvās komunikācijas instruments.
Un tad ir reakcijas diezgan dažādas. Ir ka man, piemēram, saka, nu jā, bet jāizies līdz dizainam un tādām lietām. Tās nav prioritātes. Svarīgāk ir paēst. Tātad ir tādi atribūti, tādas pozīcijas, kur ir gatavi ieguldīt naudu, ja viņu izpratnē tērēt, ja, kas ir ēdiens, dzēriens. Nu tad labi, nu kaut kādai labai grupai mēs izspiedīsim, un tad tas ir viss. Un šeit man nāk prātā tāds smieklīgs atgadījums. Kaut kādu laiku atpakaļ man zvana un saka, neatceros pat uzņēmumu, ka mums ir 10 gadu jubilejas pasākums. Mums jūs ļoti ieteica, ka jūs esat vislabākā. Man jautā, mugura tā iztaisnojās. Viņa saka, mēs gribam, lai jūs kaut ko tādu grandiozu mums uztaisiet. Es domāju, ļoti labi, man mugura vēl vairāk iztaisnojās. Es saku, nu jā, bet varbūt jūs zinat, ko jūs gribiet. Un saka, jā, mēs ļoti konkrēti zinām, ko mēs gribam. Tātad notiks viesunamā. Man tā mugura automātiski uz leju. Es jau iedomājos guļbaļķus, jau kā viņu pārveidot neiespējam. Un tad mums vajag torti, un vēl mums vajag sintiņu, bet tā, lai var pasūtīt mūziku. Nu, tad kaut kur nokrist. Un es kā cilvēks, kurš visu redz bildēs, es pilnīgi redzēju, kur viņi pēc tā sintiņa iekritīs pilnīgi noteikti tajā tortē. Un es domāju, kurš kretīns, es atvainojos, ir mani ieteicis. Un es mēģināju kaut kā tā taktiski pabeigt to sarunu un sakot, nu nē, ka baigi aizņemtie tie datumi. Viņi bija ļoti neapmierināti, un tad viņi domāja, prasīja, vai es varu kādu citu ieteikt. Un tad es domāju, varbūt man ir kāds ienaidnieks, tad es noteikti iedot viņa numuru. Un tas ir it kā caur kurjos, bet patiesībā tas tā ir vēl joprojām šādā līmenī. Tas domāšanas veids arī milzīgās korporācijās. Un tas ir tas, ar ko es varbūt tās cīnos. Un šeit vēl viena lieta ir izpratnes līmenis, un otrs ir drosme, ko man gribas aktualizēt. Un tad es vēl par tām tehnoloģijām gribu pateikt, ka es tikko kā biju Slovenijā, bija tāds pasākums Global Creative Minds. Es tikko kā ieskicēju arī, mēs runājām aizskatuvē, un kur man bija kolēģis no Beļģijas. Viņš stāstīja par korporatīvo pasākumu B2B sektorā. Viņš bija analizējis Dantes darbus, un pasākuma koncepts bija par Elli vai Ellis 9 apļiem. Savukārt man bija koncepts par paradīzi. Nu, mēs tā ļoti labā tandēmā, un tad es domāju pie sevīm, kam ir jānotiek, lai Latvijā, piemēram, es aizietu, es nezinu, uz kādu banku vai kādam apdrošinātājam piedāvāt, ka tagad es izvedīšu viņu darbiniekus cauri 9 Ellis lokiem. Nu, tā. Un tas ir tas stāsts par to drosmi. Savukārt tas, kas attiecās uz tehnoloģijām, es neatkarīgi, vai mēs runājam par kaut kādām inovācijām vai vienalga kādiem instrumentiem, man ir tāds mīļš vārds, so what, ko es vienmēr saku, kas no tā mainīsies, ka mēs viņu ieliekam. Ja? Nu, vai tas instruments, vai es nezinu, tie LED ekrāni, vai es nezinu, kaut kāds mākslīgais intelekts, vai vēl kaut kas, vai viņš palīdzēs izstāstīt to stāstu. Ja? Ja viņš palīdz izstāstīt, ļoti labi liekam, bet neliekam viņu kā pašmērķi. Un tas patiesībā ir ļoti izteikti pasaulē. Daudzās tādās valstīs, it sevišķi Arābu valstīs, jo es jau 3 gadus žūrēju pasaules darbus, un ļoti bieži ir 100 metri LED ekrāns. Es atceros, ka nesen es žūrēju, droši vien pateicoties manam vērtējumam, daudz paskatījās no tām valstīm, kur ir Latvija. Vērtējums nebija augsts, bet man nelikās, ka tas ir tas, ar ko var atstāt iespaidu. Man nelikās, ka tas ir tas, kas palīdz pasākumam. Un tieši tāpatās, kā, protams, es neuzskatu, ja tev kāds slavens mākslinieks dzied kā Jennifer Lopes vai, es nezinu, Kristina Aguilera, ir jāliek tas pie radošuma, ja, tas ir tikai naudas jautājums. Nu tā kā tehnoloģijas brīnišķīgi var palīdzēt izstāstīt stāstu, izvīt vērtības, radīt to paliekošo iespaidu, bet ar prātu viņas, tā teikt, jāpielieto, jo šeit es gribu tikai vēl piebilst vienu lietu, jo pēc tam man mikrofons visticamāk tiks atņemts. Tas ir tas, ko es vienmēr saku, ka mēs strādājam visgaistošākā un vispaliekošākā nozarē pēc mana skatījuma. Visgaistošākā, jo mēs varam, piemēram, strādāt pie dziesmu deju svētku, nezinu, noslēguma koncerta 4 gadus, un tad ir viena nakts, nu labi, nākamā diena, mēs to visu demontējam, un, nu, bez, protams, foto, video, nu,
nav, viss beidzies. Bet vispaliekošākajā, ja mēs spēsim radīt sajūtas, paliekošas sajūtas, tad viņas ir tas, kas paliks cilvēkam ilgtermiņā, un dažiem pat varbūt tās mūža garumā. Paldies, Ines, un es šeit sadzirdu arī to, ka tā tomēr komunikācijas kultūra, ja, iet vairāk pakāpju sarunās, nevis pie pirmās kafijas visu uzreiz izlemt, un tur zinām pacietību, kas arī audzina, vai ne? Gan uzņēmēji, gan arī viņu korporatīvo pasākumu radošos konceptus. Mārci, tu turi rokās joprojām vienu no uzticamākajiem instrumentiem, joprojām tam ir 6 stīgas, un tas var būt gan analogs, gan elektrisks, es saprotu joprojām. Bet Mārcis pārstāv to pašu paudzi, kur es, atceries, kādreiz mums bija viens ģitāra veikals Rīgā tikai, un tad visi, kas nevar atļauties neko viņā nopirkt, mēs tur vienkārši aizgājām, un mēs jau sākām krist uz nerviem. IT Trade bija kādreiz tāds veikals uz Brīvības ielas, un tu stāvēji tāds perlamutra Ibanez, viņš bija tā nogramstīts, jau ka visi puikas, kas mācījās ģitāras spēlēt, nevarēja viņu atļauties, bet tik ļoti gribējās tam visam pieskārties. Šobrīd ir tā, ka nevar izvēlēties. Ja? Katrs otrais brauc uz Tomanu vai vēl uz Vāciju, un tagad ir visi instrumenti pieejami, viss ir tā kā galdiņa klājies. Bet, Mārcis, tu atceries to laiku, tu atceries to, ka mēs skatījāmies uz to, kā uz kaut ko neaizsniedzam, un tagad tas ir šeit. Ko tas izdara ar mazajiem ģitāristiem? Es domāju, ka tādā ģitāras apguves procesā tas nemaina neko. Un, jā, tie bija tie laiki, ka bija viens veikals, un visi starp citu arī spēlē vienas un tās pašas melodijas, izmēģinot ģitāru. Un tu zini, ka Amerikā dažos veikalos ir tāda zīmīte nespēlēt Nothing Else Matters un Nirvānas kaut kādas. Jā, un man liekas, ka Stairway to Heaven nedrīkstēja un Smoke on the Water riffu nedrīkstēja spēlēt tajos veikalos. Bet kontekstā ar tām tehnoloģijām, ja es atbildēšu uz šo jautājumu, es tieši uz šejieni braucot ieraudzīju tādu, to kā to sauc moderni, ja to bildīt internetā, ka Gibson Les Pauls, kāds viņš bija 60. gadā vizuāli, tāds viņš ir arī 2022. Un visdrīzāk viņš tāds pats būs arī 2060. gadā. Līdz ar to nekas nav mainījies, un tas process, es domāju, kā cilvēki iegūst zināšanas, un šī praktiskā daļa nav samazinājusies ne par cik. Es domāju, ka tas ir tāpat, bet iespējams tā informācijas pieejamība. Bet kontekstā ar tām tehnoloģijām, tu man to nepajautāji, bet es atbildēšu, ja teiksim, komentējot tā uz priekšu. Jūs atstāt divatā? Nē. Man ir gadījies tā, ka dzīvē pēdējos 2 gadus gana bieži sanāk tikties kādas izrādes ietvaros, tas pat nebūtu svarīgākais ar manu vārdu un uzvārda brāli Mārci Auziņu, kurš ir fiziķis un zinātnieks. Un tieši vienā no šīm izrādēm mums ir šī tēma, kas ir audiovizuāla lekciju cikls, kas saucās Flirts ar citādo tieši par šīm tehnoloģijām un mākslīgo intelektu. Un, protams, gatavojoties šai virtuālai sarunai ar Mārci šai izrādē, protams, ka daudz kas ir lasīts, arī to, ko man ir ieteicis Mārcis, un man vienmēr paliek atmiņā tāda iekšējs secinājums, kad es piekrītu tam iepriekš teiktajam, kad so what, pirmā kārtām un otrām kārtām ir jāatcerās, tas no tāda zinātniskā viedokļa, kā Mārcis skaidro, un es par to esmu pārliecinājies, ka ir jāatcerās viena lieta, tas viss ir brīnišķīgi, mēs katrs, varbūt ne katrs, bet katrs otrais arī mūziķis ir izmēģinājis radīt ar mākslīgo intelektu kādu mūziku vai kādu bildīti ar ChatGPT pielikumu. Sākotnēji tas viss šķiet brīnišķīgi, ja? Bet ir jāatcerās, ka šis mākslīgais intelekts operē tikai ar to informāciju, kas jau pasaulē ir ielikta šī kopējā informācijas trauciņā. Līdz ar to tas nozīmē, ka viņš neko mega oriģinālu radīt nevar. Viņš operē ar jau esošu informāciju. Un es šaubos, vai mākslīgais intelekts vai ģitāras jomā, vai mūzikas jomā, vai mākslas jomā spēs radīt tur jaunus Da Vinci, teiksim, darbus un tā tālāk. Un tas pats arī, es tā domāju, attiecās uz mūziku, kaut gan no otras puses daļa jau varbūt ir pamanījuši šo foto izstādi, neatceros foto konkursu, kurā, man liekas, ka Zviedrijā uzvarēja šis darbs, un pēc tam autors atzinās, ka tas ir tā kā radīts ar mākslīgā intelekta.
palīdzību. Tā kā tā. Bet tev kā izpildītājam māksliniekam, skatuves māksliniekam, dzīvu, īstu instrumentu spēlējošam māksliniekam un visā ierakstu industrijā mēs tagad zinām, ja, ka senos laikos bija tā lenta, bija tik, cik viņa bija, un tev bija vienkārši jāmāk spēlēt, jo tie bija racionāli apstākļi, kas tev vienkārši ierobežoja, un tad producents saka, nu nebūs tev 100 reizes 100. teiks, ja? vai labākais kādreiz ir bijis tā, ka vienkārši tev ir vēl 15 minūtes un ir jāiespēlē. Un tad ir šis te viss laikmets, kurā mēs varam, kā tu saki, gan ar mākslīgo intelektu, gan 100 reizes atkārtot, kamēr sanāks. Nu, tas tad salipināt kaut ko, tad, kā uztaisīt to ideālo formu, un pēc tam, kā to visu pēc tam uz skatuves nospēlēt, jo skatītāji un klausītāji var apmānīt joprojām, vai nevar? Redzi, manā gadījumā tā kā 80% gadījumu es uz skatuves kāpju viens pats un praktiski neizmantoju nekādas tehnoloģijas, tai skaitā lūperi varbūt 1%, tad man ir joprojām, es tādā ziņā laikam esmu oldschoolīgs absolūti un galīgi, es visu izpildu dzīvajā un tas nav mainījis manu ikdienas treniņu procesu. Es domāju, Rikam ir pilnīgi tas pats, jo ko līdz kaut kāda tehnoloģija, ja tev nav tehnika. Tehnika un šīs stundas darba ieguldītas, tas nekādā ziņā mani nemaina. Man jau šķiet, ka tāpat kā mode iet un pāriet, tad tas, man tā šķiet, apmetīs kaut kādā brīdī kūleni. Un tomēr cilvēki gribēs arvien vairāk tos sviedrus redzēt un to dzīvo izpildījumu. Manā gadījumā tas nemaina neko, jo, kā jau es minēju, mana uzstāšanās specifika ir vienam pašam kāpt uz skatuves un dzīvajā apvienot visas muzikālās faktūras sastāvdaļas vienā spēles paņēmienā. Un tā kā to ir darījis Čets Atkins pirms 70 gadiem un tā kā vēl šobaldien dara Tomijs Emanuēls un vispārēji. Paldies, Mārcis. Jā, iepazīstieties, kur nav pazīstams ģitārists, komponists un producents Mārcis Sauziņš. Jā. Ejam tālāk. Ines pieminēja to, es vienkārši mēģināju tagad arī uzburt vizuāli, kā tas ir, ka tev korporatīvais klients, nedod Dievs, mēs tiksim līdz dizainam. Ja? Es domāju, kāda tā ir situācija, kas tā ir par situāciju. Artūr, tev kā māksliniekam un tomēr dizaina domāšanas pārstāvim ļoti daudzos līmeņos. Ko tu sadzirdi tajā brīdī, kad Inies par korporatīvu jau vidas stāst, ka nedod Dievs, mēs tiksim līdz dizainai? Kāpēc tas dizains joprojām tāds bubulis kādam ir? Man liekas, cilvēkiem liekas, ka tas ir dārgi. Bet tīri tā savienojot, man liekas, visu mēs tā manā galvā baigi lēkājam, jo mēs par to dizainers ir tāds manā izpratnē strukturēts. Un tad man liekas, ka mēs te bišķi palēkājām. Bet tas, kā es sadzirdu par to tehnoloģiju, teiksim, Andris teica, ka agrāk ar roku, teiksim, rasē, tagad ir AutoCADs. Tavā izpratnē, teiksim, tu saki, ka filmu nevarēja uztaisīt pirms 20 gadiem. Man liekas, ka tas viss, ko mēs darām, mēs esam tādā radošajā industrijā, visi mēs. Tas mērķis ir uztaisīt, radīt to produktu beigās, kas viņu lieto tie cilvēki. Un tas ir emocijas. Un jautājums ir tajā visā viens, vai mēs varam radīt tās, varbūt pozitīvās, varbūt negatīvās, ja tāds mērķis, bet radīt cilvēkā emocijas vai nē. Un vispārējais jau ir vienkārši tools, rīks, vai tas ir mākslīgais intelekts, kas palīdz, vai tā ir vienkārši tehnoloģija, vai tavā minētajā, vai tas ir ekrāns, kas palīdz radīt emocijas. Tā kā, teiksim, par filmu, es šaubos, ka tā filma tika tik tālu tikai tāpēc, ka viņai ir foršs ūdens efekts. Absolūti ne, viņa rada emocijas. Un, jā, tā filma pirms 20 gadiem droši vien būtu ar citādāku vizuālo valodu, bet stāsts jau būtu, teiksim, tas pats un message arī. Tā kā man liekas, ka ārkārtīgi svarīgs ir tas message un tās emocijas, kas rodās cilvēkos, baudot to produktu. Vai tas ir koncerts, vai tā ir arhitektūra, vai tas ir pasākums, filma, mūzika. Tas ir tas galvenais. Un dizains ir daļa no tā, jā, kādas emocijas rodās lietojot to produktu. Ja mēs runājam par banālu dizainu, kā krēsls, vai man ir ērti sēdēt vai nē, pārējais jau ir sekundārs. Un estētiskā fāze tikai, lai labi izskatās kādreiz. Tas jau estētika, teiksim, man liekas, manā praksē es mēģinu visu noreducēt līdz tam, ka nav nekas liekas. Vienmēr var pielikt kaut ko, tāpat tās, teiksim, pa ekrāniem ar vairāk ekrānus, bet kā var uztaisīt to pašu efektu ar vismazāk, teiksim, līdzekļiem, vai vizuāliem, vai budžeta līdzekļiem.
Un tad tas estētiskais iekļaujās tajā. Ja tu vari uztaisīt to pašu krēslu pēc iespējas vienkāršāku, tīrāku, tas man liekas, ir lielāks efekts nekā viņu izpušķot, teiksim tā. Bet to visu arī ar šīs diskusijas organizatoriem mēs tomēr mēģinām to kvadrātsaknu kvintesenci izvilkt par to, kur mēs esam un kas tad ir tie mēs. Tev, piemēram, Artur, ir ļoti liela iespēja būt pasaulē prom, ja, piedalīties ar starptautiskos konkursos un ļoti daudz un dažādu dizaina domāšanu arī, ne, dažādos līmeņos notvert. Un ja tev jāpaskatās, piemēram, kopš tu mācījies skolā, vēl tikai gāji uz diplomu, un tagad ar to, kas notiek šeit tev atgriežoties un ar vietējo vidi strādājot, kas ir tās labās izmaiņas, kur tu vari pateikt, kur mēs dizaina domāšanā esam tikuši? Nu, man liekas, ilgtspējas, tas varbūt tāds nodrāsts vārds jau, bet cilvēks sāk saprast, cilvēks sāk aizdomāties par skatuves kaut vai lietām, nu, kur tad pēc tam tas viss sarežotais nonāk, vai arī, ja mēs tur runājam kaut vai par arhitektūru, vai nekā, tas viss, kā cilvēks dzīvo un tā ilgtspēja ir svarīgi, ja tad skolas laikā varbūt mācoties par to tikko, rupi sakot, tur sāk runāt, tad bez tā tagad produkti netiek ražot, ja tu nedomā viens, kā tas tiek uzražots, kāds resurs nepieciešams un kas notiek pēc produkta, pēc tā nosacītā dzīves cikla, kas ar viņu notiek. Man liekas, ka tas ir būtisks elements, vienalga, vai tas ir pasākuma ražošana vai fiziska, teiksim, kaut kāda produkta radīšana. Tas ir tas, kas, man liekas, visiem mums ir vienkārši jāsaprot un jādomā par to. Paldies tev, un runājot tālāk par to, kā mēs paši sevi redzam, kā mēs sevi varam novērtēt par to pašapziņu, par to domāšanas arī varbūt to mugurkaulu nedaudz, jo, ir daudzi no mums, kas atcerās, ka mēs gaidījām, kad tad kāda grupa izsitīsies pasaulē no Latvijas, un mēs bijām reducējuši to skatienu, un mēs bazvai, līdz tādam Eirovīzijas līmenim neredzot to, ka mums simfoniskās un klasiskās mūziķis sen jau ir pasaules līmenī spēlē un strādā Bostonā, un mums ir arhitekti pasaulē pazīstam visu kaut kas, un kāpēc mēs bijām kaut kādā tajā līmenī iestrēguši, jo paši nesen bijām dabūjuši Marlboro un MTV, vai ne, kabeļu televīzijā. Bet šobrīd tiešām, kur mēs to pašapziņu varam redzēt, tāpēc es arī pirms tam jautāju, piemēram, Matīsam, cik svarīgi ir pasaulē kādam interesē, vai tu esi no Latvijas? Vai tas ir vai tas vienas kontūras uz kartes, tas nozīmīgums tur kaut ko spēlē, piemēram, kinofestivālu pasaulē? Tur spēlē gan, jā, bet pārsvarās tādā, teiksim tā, globālā kontekstā skatoties kinofestivālu, tas pat varētu būt, ka tā Latvija nospēlē mums pa sliktu, jo tāpēc, ka tā filma no kaut kādas, teiksim tā, kino pasaulē mazāk zināmas valsts, varbūt tai mazāk festivālu kuratori pievērš uzmanību, bet savukārt pretējais notiek tad, kad filmai tik tiešām no šādas mazas valsts sanāk izsisties un sanāk pierādīt sevi uz tās lielās skatuves. Tad ar tā palīdzību var pievērst uzmanību ne tikai, piemēram, Latvijas, bet visas Baltijas kino industrijām un, teiksim, no tādas vienas straumes varbūt tagad turpmākajos gados kinofestivālu, lielo kinofestivālu, tādu ļoti svarīgu pasaulē ir kādi 5. Šo te kinofestivālu kuratoru un programmētāji tagad pievērsīs vairāk uzmanības, iespējams, filmām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, tāpēc, ka ir viens tas, teiksim, tā vārds vai viena šita filma, kas izsitas. Līdzīgi ir noticis, piemēram, savu laiku ar Lars von Trieru un Dānijas kino un ar Rumānijas kino 2000. sākumā, kur ir šie te kaut kādi flagmaņi, kuri pēc tam parauj līdzi visu reģionu vai konkrēto teritoriju, konkrēto valsti. Tātad, tas strādā dažādi šī reģionālā specifika. Protams, ka tagad arī ģeopolitisko apsvērumu dēļ un kara Ukrainā dēļ pastiprināt uzmanību tiek pievērsta darbiem, kas nāk ne tikai no Ukrainas, bet arī no Austrumēropas. Tas pēdējos gados tas ir novērots. Jā, paldies, Matīs. Rika, tu vari komentēt arī par to, kā, piemēram, tu, kad veido šo te jauno mācību programmu Berklijā, tur ir kādam svarīgi, ka tu esi no Latvijas? Tev ir svarīgi to uzsvērt, piemēram? Es gribēju, īstenībā papildināt Matīsu, jo es man sanāca mācīties Amerikā austrumu pusē, un tad es tajā laikā vēl biju spēlēju bungas un darbojos tādā melnādainā vidē, un tad man bija neērti teikt, ka es esmu no Latvijas, jo no Latvijas praktiski nebija nekādu tādu
lielisku mūziķu spēlētāju. Toties tagad pēdējos gados es vairāk esmu Losandželosā un varbūt arī nedaudz vairāk tajā kino vidē arī darbojos. Tur visiem rauj jumti, ka es esmu Latvijas. Visi ir priecīgi, visiem tāds, tiešām no Latvijas, bet tur man nav neērti, jo teiksim, tad viņi iegooglē, teiksim, kas ir Latvijā, ja, teiksim, mēs skatāmies tur, 80. gadu mūzikas izlasi Latvijā, man liels lepnums, kas tur kādas kompozīcijas tika radītas, pēc tam varbūt mazāk, un tāpēc man bija nedaudz neērti tā, ka viņi tagad iegooglēs, pastīsies, kas ir Latvija, un tam būs tur kauns, ko viņi atradīs. Es nezinu, manuprāt, es kaut kā esmu kļuvis par tādu pasaules pilsoni, dzīvojot tik daudzās valstīs, un man katrā ziņā man vairs nav. Man kādreiz es varu atzīt, ka man bija, es padomāju divreizēji teikt, no kuras valstis esmu, lai man nekvalificētu ar kaut kādu tur, kaut ko negatīvu, vai sapratāju, viņš ir no tās Austrum Eiropas valstiņas. Tāpēc es baidījos no tā. Savukārt, tagad pilnīgi vienalga, jā. Es laikam lepojos ar to, no kurienes es esmu. Es ceru, ka arī šādi cilvēki nesīs Latvijas vārdu pasaulē, un mēs noslaucīsim visu šo šļuru, kas pa gadiem sakrājusies, un šo siltumnīcas efektu uztaisīs šeit. Un izdarīsim lieliskas lietas, kā Islandē, kā Lars von Trieris Dānijā, ja, un visu kaut ko tādu, un varēsim arvien vairāk lepoties. Jā, paldies. Jā, Artur, lūdzu. Jā, bet jautājums pēc 80. Ja tu mini to mūziku. Man liekas, tas pats varbūt jebkurā citā industrijā. Mana tā varbūt, teiksim, tā baža, ka mēs ļoti gribam iet uz tiem, teiksim, rietumiem, uz to Hollywoodu, vienalga vai tur mākslā, vai filmās, vai mūzikā, un mēs kopējam. Mēs, vienkārši kopējam, un viss, kas ir nokopēts, viss jau ir dzirdēts, un mums varbūt tas liekas fresh, bet, teiksim, tu aizbrauc uz Losandželos, un viņi saka, šitais ir vecs jau, vai ne? Un man liekas, tas, kā mēs varam izsisties ar Straumes piemēru, ir, kad radīt unikālu ideju, savu ideju, kas, nezinu, vai viņi nāk no reāli mūsu tur vēstures, ja, kas, nezinu, mūsu tur reāli tradīcijā, tradīcijas tieps droši vien jēdziens arī šajā gadījumā, bet kas nāk no mums, kas nav pasaulē redzēts. Jā, un te ir tā drosme pieminētā, ka tur vajag to drosmi, lai to radītu, par to cīnītos, jo mums liela daļa nesapratīs, bet es domāju, kaut kas aizķersies, kaut kur aizies, un tad būs tas izsitiens, jā, un mūs pamanīs, jo ar jau redzētām idejām, mūs neviens nepamanīs. Es drīkst papildināt nedaudz, bet, ja mēs padomājam par intonācijām, kas nāca no Imanta Kalniņa, teiksim, jā, tur, manuprāt, ir ļoti latviski spēcīgas intonācijas, kas ietver sevī uzbur šo pasauli, un ļoti specifisks, ja mēs paklausāmies tieši skanējumu, kas notika tajā ap to laiku, 70. 80. gadu vidus, kas tur notiek, tur ir ļoti īpatnējs latvisks skanējums, kas nav asociējams ne ar vienu valstu pasaulē. Mums ir šī skaņa, mēs vienkārši viņai nedevām spēku, un diemžēl neattīstījās šīs intonācijas, attīstījās tādas triviālākas frāzes, un kas veidoja arī šo kultūru un arī mūziku. Andri, mēs nedevām spēku Kalniņam? Devām, jā, un viena daļa vēl atcerās, un viena daļa vēl jūta to, es domāju, diezgan labi. Man bija tā laime arī tajā laikā spēlēt Kalniņu, starp citu arī. Un tā ir īpaši, es gribu piekrist šim teikt, viņi ir īpaši. Un paturpinot drusku šo tēmu par to īpašumu, es domāju, tas ir patiešām ļoti svarīgs jautājums. Un viena lieta ir, ka mēs tiešām, kā Artūrs saka, mēģinām kaut ko atdarināt un līdzināties kaut kam tādam, kas mums šķiet ļoti labs vai kaut kāds svarīgs vai iespaidīgs vai vēl kaut kādiem vārdiem apzīmējams. Bet šitai ir jāsaka, ka mums savā mājā ir daudz darāmā, man liekas, tieši. Un ir labi to pašapziņu, ja tu runā par pašapziņu un kādā veidā to pacelt, tad mums patiesībā vispirms vajadzētu pašiem tikt varbūt drusku skaidrībā vairāk par tādām pamatvērtībām savā mājā, jo vispār mēs esam ļoti maz. Pat statistika teica, mēs esam drusciņi pār 1 miljonu tikai. Un tas ir ļoti, tā ir tāda kritiska situācija no vienas puses. No otras puses, tā ir viena iespēja apvienoties kaut kādā vienotā izpratnē par kaut kādām vērtībām vai kaut kādu vērtību kopumu, uz kuru bāzēt mēs varētu savu
nākotni, teiksim tā, jo tā oriģinalitāte viņa lielā mērā, man liekas, kā man šķiet, viņa ir meklējama tajā īpatnībā, vietas īpatnībā, kontekstā, kādā mēs dzīvojam dabā, un, teiksim, visā tajā, kas ir mūsu tā atšķirīgā lieta, atšķirīgās lietas no pārējās pasaules. Un tur mēs varam meklēt, un es reizēm arī to kādreiz es vienu dziesmu tā Eirovīzijā noskatos kādreiz, bet es vienmēr esmu apmulsis. Es domāju, ko viņi tur dara vispār? Kāpēc viņi mēģina kaut ko atdarināt? Un viņi nav pamēģinājuši atrast to sakni kaut kur šeit. Jo mums ir tik daudz dažādu neiedomājami labu īpatnēju lietu, tā pašā mūzikā, tā pašā tautas folklorā, tā pašā tautas mākslā, lietišķajā un visur pārējais. Artūrs neļaus man samelot, ka tur dizaina aspektā, teiksim, Brīvdabas muzejā var ieraudzīt neskaitāms, apbrīnojams sasniegums, ko amatnieki ir vecos laikos izdarījuši, kam mēs tā īsti nemaz netiekam klāt. Un šis, man liekas, ir virziens, ko mēs paši nekopjam. Ir ļoti daudz lietas, ko mēs ļoti labi esam izdarījuši. Piemēram, ja runājam par dizainu domāšanu, mēs jau šodien nerunājam tikai par krēsliem. Mēs saprotam, ka dizains ir procesa dizains, ka dizains ir, teiksim, pieredzes dizains, kad mums ir, teiksim, visāds dizains, kas rūpējās domā par to, ko darīt cilvēkiem ar vāju redzi, ko darīt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tā tālāk. Mēs esam iekšā tajā procesā. Mēs esam palikuši gudrāki. Pa 30 gadiem mēs saprotam, ka dizains nav karotīte. Bet tas ir ceļš, bet viņš ir ļoti garš un lēns. Tas ir tas mājas darbs, man liekas, kas ir sabiedrības veidošanas, teiksim, kopumā to sabiedrību padarīt veselāku. Mums ir ļoti daudz slimības vēl iekšā, kas ir, kaut kā lēnām jāizkopā. Nosauc, Andri, viņas, nosauc precīzi tās maldugunas, jeb tās nenosietās astes, kas tev šķiet, kas mums kā... Man, piemēram, liekas dīvaini tie pēdējie, teiksim, notikumi ar visādiem Air Baltikiem un tam līdzīgām lietām. Ja? Es, piemēram, nesaprotu šito. Absolūti nesaprotu, kādas manipulācijas notiek ar šitādiem principiem. Man tas nav saprotams. Es, protams, neesmu izglītots šajā lietā un nesaprotu. Bet atgriežoties pie tā, cik daudz mums šobrīd ir informācijas un tehnoloģiju un inovāciju laikmetā dzīvojot, cik daudz ir tā baltā trokšņa un cik daudz ir tā derīgā, tā labā, ko mēs tajā laika garā varam izlobīt ārā sev. Man nesen bija saruna ir tāds tagad žanrs dzīvokļa izrādes. Un kolosāls formāts. Viņas gan jātais ļoti daudz jau dzīvokli ietilpību skatītājiem, cik viņi ir, bet tā ir pieredzes māksla. Un runa ir par vācu-baltiešiem. Par vācu-baltiešiem, kuriem mēs kā tauta varam tur teikt pateicību par izglītību, par apgaismību un tā. Un izrādes veidotāji teica, ka, lai nesapriecājās, jo tās ir tā formāts bija tāds, ka viņi tā kā virtuvē tiek sarunas noklausīties, ko vācu-baltieši runā, tā kā savā maisaimniecībā. Tur daudz neklēmojošas lietas arī, varbūt, teiksim tā, neaizplīvarotas. Un tad viens no izrādes veidotājiem teica, ka pietiks mums skatīties pagātnē uz tiem vācu-baltiešiem. Mēs paši tagad esam vācu-baltieši, mums ir pietiekami daudz laika bijis, jo 30 gadu laikā mēs kā nācija tomēr kaut kādu izglītību esam guvuši, izauguši, transformējušies, lai visu laiku vainotu kaut kādus tur padomju laikus vai 700 gadu jūgu un vēl kaut ko. Un tad mums ir kāda šī atbildība šobrīd. Katru dienu mums ir jauns downloads, mums ir jauns refresh, mums ir vēl kaut kas, mums ir tik daudz kultūras pasākumi. Man šķiet, kolosāli pateica mākslas muzeja direktori, ja, ka mums ir jāredz tik daudz, es atvainojos, sūdīgas mākslas, lai atšķirtu labu mākslu. Ja. Un šajā gadījumā kuri tad ir tie lāpneši, kuras ir tās bākas, inovācija un tehnoloģiju malduguņu tajā purvā, lai mēs kā sprīdītis tomēr tiktu cauri un pie tās salcerītes. Inese, varbūt tas flanks. Oi, tu pajautāji. Nav tādas bākas. Es nezinu. Tad es arī gribu redzēt to bāku. Vai nav tā kā Ziedonis teica, nav tās lielās laimes, ir tās daudzās mazās laimītes, ne? Jā, jo arī, piemēram, ja var vēl par to iepriekšējo tēmu, par to pašapziņu, tā caur savu prizmu.
Jo, piemēram, tad, kad mēs sākām startēt pasaulē, nu, ar saviem projektiem, pasākumiem, vienalga vai mākslas, vai korporatīvais, vai sociālais sektors, mums bija tieši tāpatās, ka tas, ka mēs nācām no Latvijas, ja, bija mīnus, jo mums, piemēram, vajag norādīt projekta budžetu, un tad daudzi uzskatīja žūrijā, ka mēs to budžetu norādam zemāku, nekā viņš ir, lai paceltu savu vērtību, jo viens no svarīgajiem tiem kritērijiem ir ieguldītais pret sasniegto. Un tas bija tāds mīnus. Un tagad jau 5. gads, un vairs uz mums neskatās kā uz kaut kādiem latvietīšiem, ja, bet mums pat ir tāda iesauga Baltic Tigers. Nu, tā. Un es ļoti lepojos, ka es esmu no Latvijas, arī tad, kad man atsūta organizatori, piemēram, biļetes no Lietuvas. Es arī tad lepojos, ka es nāku no Latvijas. Un man liekas, ka ļoti ir svarīgi gan tā iepriekšējā, gan šī tava jautājuma kontekstā ir tas autentiskums un viņu nezaudēt. Nu, paskaidro šo autentiskumu, kā tu viņu notver? Kā tu zini, ka tas ir autentiski? Iekšējais cents. Vienalga, kad tu rādi ideju, tas iekšējais cents, tas jau ir. Neviens jau tā no malas nepateiks, piemēram, šī ir autentiska ideja, šī nav autentiska ideja. Šis ir autentisks risinājums, šis nav. Šitas radīs sajūtas, šis neradīs sajūtas. Tad jau mēs aizējam līdz tādai kalkulācijai, ja? Bet pirmkārt ir jāatstāja kaut kāda tā daļa maģijas, ja, kas nav pakļaujama un nav kontrolējama un nav kalkulējama. Līdzīgi kā publikas reakcija, ja viņa nav izkalkulējama, ja, 100%. Es nevaru atbildēt uz jautājumu, kur ir tehnoloģiskā bāka, kas mums tagad atnesīs pasaulē zvaigžņu stundu. Es pat negribu zināt, kur viņa ir, jo tad mēs zaudēsim savu autentiskumu. Varbūt ne tā tehnoloģiskā bāka, bet tā bāka, kas visā šajā informatīvā laikmeta troksnī parāda to derīgo, uz ko paļauties. Nu, piemēram, korporatīvajā vidē, tev cik bieži ir tādi gadījumi, ka tava autentiskā ideja, kurai tu tici ar sirdi un dvēseli, nu, ka tu nevari par viņu pārliecināt to klientu. Un viņš grib to rosolu ar to guļbūvi un ar to viesunam. Atbildēšu diezgan bieži, te ir 2 daļas, īsumā bieži, ja nu tā. Es ļoti bieži esmu dzirdējis, ka manas idejas ir pārāk radošas, pārāk lielas, un beigās mums nav budžeta tam. Bet, kā rāda praksa, nav nekāds sakars tam ar budžetu, tam ir sakars ar drosmi. Jo vienmēr ir tā, ka nekad nav tā, ka, piemēram, ir daudz naudas un saka, radi man labu ideju. Vienmēr ir ideja, un, ja ir laba ideja, viņai sekos nauda. Nu tā. Bet par to pārliecināšanu, es esmu diezgan tāds izsitējis, sauksim to tā. Un pat tad, kad es nevaru dabūt budžetu kaut kādām kultūras norisēm, projektiem vai sociāliem mūsu iniciētiem projektiem, kas ir bijis, mums ir bijuši vairāki, pat daudzi ar 0 budžetu. Es visticamāk pati viņu arī realizēšu. Ļoti spilgts piemērs ir gaismas krasts akcija, kur starp citu Aldis, kad es viņam zvanīju par tehnisko pusi, viņš teica, lai es liekos mierā un tā es kaut kādu komerciju, ka visi skatuvnieki nolādēs, ja pat kāds piekritīs maniem strādāt un vilkt kabeļus un vadus jūras krastā entos kilometrus. Es nepadevos, neraugoties, ka Aldis teica, lai es atslāpstu. Un tas ir tas, ko es saku, šeit ir 2 daļas. Bieži man saka, bet vai es dēļ tā apstāšos, visticamāk, ka nē, ja es ticēšu idejai. Arturs sāka šo sarunu īstenībā par autentisko, par idejas to pamatu un to noticēšanu sev. Tu vari tur komentēt, kā šajā tehnoloģiju milzīgajā ofensīvā, kas katru dienu ir pieejama gan mums, gan bērniem, gan māksliniekiem, gan dizaineriem. Piemēram, kā pasaulē ir kaut kāds filtrs, kā viņi, kā ar teviem, ar ļaudīm, ar ko tu sadarbojies, kas arī rada idejas un kas spriež un vērtē un kaut kā tam ikdienas, tam džunglim mēģina kaut kā to tīro graudu dabūt cauri. Kādas ir tās prakses reāli? Kādas ir metodas, kā noteikt derīgo? Nu, iepriekš minētās emocijas, ko rada. Man patīk tas vārds drosmi, jo pēdējos projektos noteikti viņš iet. Un tevis pieminētais so what? Tas arī man ir ikdienā absolūti arī tieši tādā pašā izpratnē. Jo tie ekrāni, ko mēs redzējām Adelas milzīgu ekrānu, pa lielam, so what?
ja es nebiju koncertā, es nezinu. Es zinu cilvēks, kas bija un bija amazing koncerts, un es ticu, ka ir amazing, bet ja nebūtu tāds ekrāns, būtu vienkārši Adele un spotlights uz viņu, es ticu, ka būtu tāds pats efekts. Jā, tā kā tas ir, protams, par ambīcijām, tas jau nākamais, un ja ir iespējas, kāpēc ne, un ja tas pamato to sajūtu, bet man liekas, ka ir jāsaprot vienkārši tas mērķis, ko tu gribi sasniegt, tās emocijas, ko tu gribi radīt, un tad ir, ja tev ir budžets, ja tev ir iespējas, protams, varam taisīt lielāk, plašāk. Ja nav, varbūt mums bieži vien mēs saskaramies ar kaut kādiem budžetiem, tomēr mazākiem droši vien. Nu, tad tu atsakies no tā, kas varbūt ir vienkārši tas ekstra, bet tu paliec pie tā galvenā. Galvenais, man liekas, tajā visā nezaudē to sakni, kāpēc tu dari. Un tur ir, man liekas, ļoti viegli var aiziet kaut kādos neceļos. Sevišķi, ja, teiksim, ir ļoti daudz cilvēku iesaistīti, un katram ir savs viedoklis, un tad aiziet kaut kur, ka jau aizmirst to sākotnējo konceptu. Un tas koncepts, man liekas, ir tas galvenais. Jā, koncepts vienmēr tas mūžīgi nesaprotamais vārds. Ideja, koncepts, kurā brīdī tā robeža. Matīs ir vidē, kur ir jāpičo idejas. Inese ir biznesā, kurā ir jāpičo idejas. Arī Artūrs ir vidē, kurā ir jāpičo idejas. Un tas mūžīgais, un arī, piemēram, Andris joprojām, man liekas, ir vidē, kurā ir jāpičo, jāpārdod sevi uz idejas paplātes. Jo pretējā pusē kas ir? Kas to drosmi izaicina? Tā nauda, tas klients, tas maciņš, tā tehnoloģija? Zini, ja drīkst mazliet vēl, ja? Man liekas, tur ir vairākas lietas. Viena ir tev, tam, kas grib kaut ko otram pateikt, viņam ir jābūt pārliecībai par to, ko viņš grib pateikt. Un ja viņam ir kaut kāda ideja, par ko viņš ir pārliecināts, un viņam ir pietiekami, teiksim, drosme un harizma to izstāstīt tam otram, tad viņu var, es domāju, dabūt laivā iekšā to cilvēku. Bet tā ideja jābūt skaidrai. Un man liekas, piemēram, šodien tas, ko Artūrs aizskārto jautājumu par so what, ir ļoti svarīgi katru reizi bišķiņ pārdomāt, vai tas daudz un ātri vienmēr ir labāk nekā lēni un maz. Un tas lēni un maz faktiski ir ļoti vērtīgs. Un daži jau vīri pirms mums ir teikuši, ka less is more, tas lielais Miss Van der Rohe, ja? Zināmais cilvēks, viņš teica jau toreiz, less is more. Un ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē ļoti daudz ko, jo tā koncentrācija uz mazo liek tev domāt, kas tev patiešām ir vajadzīgs. Un šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums šodien pie visa tā konteksta, kādā mēs dzīvojam, arī par to pasaules sadedzināšanu, par ko mēs visi runājam, kā par ilgspējību un nezinu par ko. Visai nodrāstā veidā jau šobrīd cilvēki to piemin, bet īsti nesaprot, kāpēc un par ko viņi runā. Bet vispār, ja tā dziļi paņem to lietu, tas ir katras dienas jautājums mums katram personīgi. Bet kā to savu individuālo higiēnu, un sauksim to tā, kā viņu noturēt, no kā mācīties, piemēram, dizaina skolā, pie tā milzīgā piedāvājuma, vai kino skolā, pie tā milzīgā piedāvājuma, kas šobrīd pasaulē ir, pie tām absolūtajām sagatavēm, kur jau tevis dēļ ir jau noiets tas ekstra mails augsim. Ja? To tā, ka būtībā mūs tik ļoti atvieglo no piepūles, kas varētu jaunas tur sinapses smadzenēs radīt. Mēs uztraucamies, bērni grāmatas nelasa, vai nav taktīlo spēļmantiņu, vairāk viss ir tur neviens vairs neapēd. Zināt, tāds teiciens, bērnam ir jāapēd 5 saujas grāns viņa mūžā, lai būtu imunitāte. Ja? Un arī tas vairs nenotiek, un mēs te sēžam un iesprostoti kaut kādā tādās šausmās no Matrixa, bet otru pusi arī negribās. Atcerēsimies, kur Neo nonāca, ja? Tajā īstajā pasaulē. Kā no tādas varbūt melnbaltas domāšanas tikt ārā un to laika garu veselīgi? Ko mēs no tās jaunās pasaules, no tā jaunā, kas tagad ir, kuru mēs vēl tā kā sūcam iekšā, varam mācīties un kaut ko labu dabūt, kas mūs pašus notur tādā pamodinātībā, vērībā pret to, ko mums katru dienu met pa to ekrānu virsū? Es domāju, ļoti kritiski jāpieiet tam, kas mums nāk virsū šodien. Mums nāk virsū ļoti daudz kas, un tas ir ļoti labi no vienas puses, jo jāzina, kas notiek pasaulē. Tas neapšaubām ir jāzina. Lai tu izdarītu izvēli kaut ko, tev ir jāzina, kas notiek. Tas ir skaidrs. Bet tagad jautājums, kā izvēlēties ar to,
un kādā veidā, teiksim, atsijāt to nenormālo daudzumu informācijas. Šis ir jautājums, kas ir skolotājiem, man liekas, viens no galvenajiem jautājumiem, kā skolotājs to kaut kādā veidā spētu ieskaidrot saviem skolniekiem, kā izdarīt to izvēli. Vācijā tagad esot, es negribu te baumot ar likuma spēku pēc dažādiem protestiem, skolās ņems ārā mājsaimniecību un fiskultūru, kā mēs viņu saucam. To nevajagot vairāk. Ja domājies, tas notikts, piemēram, 1976. gadā tavā skolā. Nemācētu pogu piešūt šodien droši vien. Man mācīja pogu piešūt. Ja mēs ar pie meiterēm gājām kūkas sēst, tajā maiturības stundā, viņas nāca naglot. Es varu pateikt, man tiešām ļoti patīk tas, ka ir jāzina, kas notiek pasaulē. Tas ir, man liekas, tas ir tas galvenais punkts, jo pieminēju skolas, atceros, pie manis mūzikas industrijā bija pasniedzējs, pieaicināts vieslektors vai kas, Vilājāms. Un viņš tur deva to lekciju, tur stāstīja. Un teica, ka jums obligāti jāmācās programmēt. Man ir jāzina, kā programmēt. Un visu laiku tikai, ka jāmācās programmēt. Un es iekšēji uzvilkos, tāpēc, ka es zinu, ka es nemāku programmēt. Es varētu iemācīties, bet es nekad nebūšu labs izcils. Es nesaprotu tos kodus, un es vienkārši nesaprotu. Un tas, kā man ir jāzina, ko tā programma var izdarīt. Es varu pateikt, es gribu, lai tur uzspiežot, un tur notiek nezinu kaut kas, jā. Bet man jau nav jāmācās programmēt. Man liekas, ka tas ir tas, kur tev ir jāatsijā un jāsaprot, ka tev ir jāzina, ko tā programmēšana dod, ko var panākt, ko nevar panākt, vai varbūt vienkārši jāsaprot, ko varētu panākt nākotnē. Ja? Tas varbūt arī jādomā uz priekšu, bet vai man pašam tas ir jāzina, teiksim, es saprotu, ka man nav, bet varbūt kādam citam, varbūt Riks, viņš vienkārši viņam talants, viņš zina, ko nozīmē, teiksim, tās cipariņu, punktiņu un nulīts, vai ne? Tā kā, tas arī par to atsijāšanu, man liekas, ir ļoti svarīgi. Citu Riktu var pakomentēt par atsijāšanu, cik daudz ir bijis tā, jo es zinu, ka režisoriem arī tas ir viens no grūtākajiem punktiem, kas nekalpo stāstam jāmet ārā arī tad, ja super labs kadrs vienkārši ir izdevies, vai ne, mēs viņu vienkārši nelietoši. Kas tev ir bijis tavā iecerē, piemēram, ja mēs skatāmies uz to, ko tu darīsi, pasniegsi, dosi jau gatavu programmu, ja, Berklijā, ja, un cik daudz bija tie šaubu ceļi, ja, tās blaknes, no kurām tev vienkārši bija jātiek vaļā? Tā programma, ko es veidoju Bostonā, ir elektroniskās mūzikas performance. Tas nozīmē, ka tu vari darīt jebko. Tu vari pateikt, ka tu gribi sist pa glāzi un sintezēt skaņu, un tas būs tavs pamat instruments. Tā kā tur ir, tas varbūt mazliet ir cits jautājums. Es pastāstīšu, kā sakombinēt kopā visu to, ko es esmu dzirdējis, jo tas informācijas daudzums un grāmatu lasīšana, ja informācijas ir daudz un laika ir maz, viņi tiek kompresēti. Līdz ar to emocijas, kas tiek piesaistītas, iegūstot kaut ko, mums ir mazāk. Varbūt būtu jāsāk ar savu garīgo un psiholoģisko stāvokli, pirms mēs vispār spējam radīt mākslu un izteikt savas domas par kaut ko. Tāpēc, teiksim, tajā, ja tu piemini tieši skolas, to aspektu, teiksim, nāk prasīt, kā tu, teiksim, es izveidoju kaut ko tādu, ko īsti, tas ir diezgan unikāls, ja, kā nekas tāds baigi tehnoloģiski, varbūt nav, tas ir bijis jau 90. gados sūtīt mīdiju signālus, Bet, manuprāt, saglabāt šajā pasaulē, kurā ir tik daudz tās tumsas, no tās visas tehnoloģijas un depresijas un visa tā, kas nāk, ja mēs gribam imitēt Dievu, radīt realitāti, kontrolēt, es, teiksim, vēlos, tā kā es kādreiz spēlēju klavierus un bungus, un man vēl aizvien vajag pateikt to pieskārienu, bet tagad es varu piespiest taustiņus, varu kontrolēt, ka tur dūminā, ka tur skaņa ceļo apkārt galvai, kad es varu uzburt realitāti, un man tas ir ļoti interesanti. Taču tāpat laikā nāk tā tumsa visu skrolojot, ja, un visu. Un, teiksim, kaut kādiem tagad, es negribu sev uzstīt par tādu profesoru, bet, teiksim, studentiem vai tajos workshopos, ko es stāstu, ka ar ko būtu jāsāk ar sevi un savu garīgo pasauli. Un tas ir kaut kas, pie kā es strādāju ļoti, ļoti daudz. Ne ļoti daudz, bet es strādāju gan 4 stundas katru dienu, lai gan mana ikdiena pastāv, ir ar datoriem. Un, tā kā man patīk ļoti digitālās iespējas, kas ir iespējams tā kā
radot mūziku digitālā vidē, kad, teiksim, kinoteātros skaņa nāk, ko mēs nevaram radīt ar analogiem sintezatoriem, vai ne? Un, tāpēc, tad, kad es esmu sakārtojis savu garīgo pasauli, sākot ar lietām, kas nesaistās ar šo te informāciju. Es sāku rītus ar meditāciju, ar jogu, ar vannu, ar lasīšanu. Ja, un tad es iegrimu šajā, tad, nāc, visa informācija nāc. Un tad, ja man ir tas garīgais aspekts, kad es saprotu garīgi, es esmu gatavs uzņemt visu šo tumsu, visu šo labo un slikto, kas ir ļoti superīgi. Bet man ir iespējas atsajāt to visu un būt patiesam pret to, ko es tiešām vēlos pateikt. Un, mūzikā, un tas palīdz man neapjukt, jo, ja es sāku dienu vienkārši metoties iekšā, tur datorā, tur producēt, un citreiz tas būtu ir vajadzīgs, ja? Bet, ja es saglabāju to garīgo stāvokli tā, kad es tiešām jūtos stabilu savā centrā, es varu to visu pārējo savādāk uztvert, un mans zelta griezums tajā visā ir tāds, ka man patīk kombinēt digitālo, analogo, kas ir respektīvi maņstrāve, strāve, sintezatori un ar akustisko. Tas ir tā kā akustiska skaņa, vārds, emocijas, kaut kas skan. Un to visu kombinējot arī savā tajā iekšējā pasaulē, es jūtu to piepildījumu un to līdzskaņu. Tas ir personīgi man. Paldies, Riks. Man šķiet, ka šeit arī tāda kvintesence starp tevis un Andra teikto, ja, tad tā garīgā higiēna, tā sevis nokalibrēšana ikdienā tajā baltā trokšņa jūrā visā, viņa ir ļoti svarīga. Un kas tur mums ir svarīgi? Kas mums ir svarīgi? Izglītība. Ja? Mēs vienmēr runājam par izglītību. Bet tāpat laikā no otras puses mums tā izglītībai kaut ko laupa nemitīgi. Arī tā ir mainījusies. Ja, ka mums tagad ir integrāla izglītība. Mums vairs tik ļoti nav. Ir, protams, jomas, kurās tu nevari šauru specifikāciju izmukt vairāk, ja, kā medicīna vai arhitektūra un inženiertehniskās lietas. Protams, tur mums nav tik iespējas lielas izmukt, kā, piemēram, humanitārajās zināšanās. Bet, Matīs, tu varbūt vari komentēt par kino vidu un Mārci, varbūt arī par ģitāru spēli šajā gadījumā. Visieši Mārci, man liekas, jo tā surrogāta informācija, tā pieeja, mēs zinām, ko nozīmē YouTube ģitāristi, vai ne? Mēs zinām šo jēdzienu un pamēģina ar YouTube ģitāristu uztaisīt grupu. Ja? Viņš ir kolosāls, viņš ir iemācījies 1000 notis minūtē nospēlēt precīzi, bet līdz ko viņam ir jāspēlē kolektīvā vai dzīvajā uz skatuves, mēs saduramies ar zināmām problēmām. Ja? Ko tu vari teikt, kā tos liekos atsijāt, lai tas YouTube, it kā foršas iespējas, mēs varam iemācīties visus tos gabalus ar tutoringu, un mums ir cilvēks, kurš uz pirkstiem parāda, kā to precīzi izdarīt, mimikrija strādā, bet radošums, kā tik pašam līdz tam, ka es spēju to radīt. Kā tu tam esi ticis pāri, kā tu tai izvēļi jūrai pārkuģoji? Ir taisnība, ka tās informācijas ir un praktiski divas tās informācijas konkrētajā ģitārspēles lauciņā, un it sevišķi, man liekas, ģitārspēles lauciņā ir ārkārtīgi daudz, jo, vai vismaz man tā šķiet, bet tā ģitāra joprojām ir tāds populārs, teiksim, jauniešu izpausmes veids līdz brīdim, tad, kad ir barē akordi un tad tiek atmests viss nost, bet, kā atsijāt to informāciju, es piekrītu abiem kolēģiem iepriekš teikto, kad no tiem rietumiem ļoti ienāk arī tā meditācijas kultūra un viss tas, lai saglabātu šo skaidro skatu uz dzīvi un lai tajā informācijas laikā saglabātu pašam sevi, katram ir jāatrod kaut kāds, kā augšminētais Ziedonis teica, tāds skaists stūrītis, ja, kur ir tas skaistums un kur atkal un atkal atgriezties pie tām savām saknēm, kas es esmu un ko es gribu un ko es daru un kāda ir tā mana sūtība. Man liekas, tā svarīga apziņa ir, teiksim, kādu es kā mūziķis vai kā ģitārists vai vienalga vizuālais mākslinieks, kādu es labumu, teiksim, sabiedrībai pienesu. Teiksim, manis varbūt esmu naivs, man joprojām liekas, ka mūzika ir ārkārtīgi liels spēks, neatkarīgi no tā, kāda ir šī mūzika, jo tāpat kā jebkura mākslas forma, viņa ievibrē jebkuru cilvēku, un tas savukārt noved pie kaut kādiem, teiksim, ja zālē sēž, teiksim, politiķis, kurš ir negodīgs, jā, teiksim, un tu viņam spēlē koncertu, un tu to dari pēc vislabākās sirdsapziņas, tu spēlē savu labāko skaņdarbu, tu esi fokusējies, tu esi ieguldījis tur milzīgu daru, tu dari
labu lietu. Varbūt tas to negodīgo cilvēku ievibrē, un varbūt viņš pārdomā savu morālo kompasu. Varbūt, ja? Es esmu ideālists, ja? Bet, teiksim, es ticu tam, ka tas var mainīt pasauli. Un tas ir mans tas perpetuum mobile, ja? Tas mūžīgais dzinējs, kas man liek to darīt. Un kā acijāt? Acijāt ir tāds teiciens, ka dieva dzirnavas maļ lēni, bet pamatīgi. Tas ir laiks ir visu lietu mērs. Tas jau šīs pelavas no graudiem jau, viņas tā kā atkrīt pilnīgi dabīgi. Jāpaskatās, kur Mārcim bija pēdējie koncerti. Nāk jau tās vēlēšanas, kur tu neliksies. Jā. Matīs, kino pasaulē precizitāte, storyboards tomēr ieliek jūs konkrētā disciplīnā, un neskatoties uz to visu tehnoloģisko un izvērsumu piedāvājumu, ko piedāvā internets un inovācijas, jums tomēr ir jāturās diezgan zirgam pie sedliem. Un saki, kā tas audzina, ko kino ļaudis pēc tam vēl var labu darīt pēc filmu taisīšanas ar to precizitāti, kur jūs iemantojat? Piemēram, es storyboards neizmantoju vispār. Tā kā tas ir ļoti, kā jebkurā mākslas veidā, arī kino tam var pieiet ļoti dažādi. Ir tādi režisori, kā Hitchcocks, ja, kur patiešām uzzīmē katru kadru precīzi un tad maksimāli atbilstoši tam arī mēģina to nofilmēt. Un ir tādi režisori, kuriem patīk visu atrast filmēšanas laukumā uz vietas, kur varbūt ir izdomājuši galvā pāris kadrus, kāds varētu iztīties, bet pārējo, tā teikt, ļauj intuitīvam radošam procesam uz vietas. Un, man liekas, ka abas pieejas var būt ļoti vērtīgas, jo ir brīnišķīgas filmas gan tāda tipa režisoriem, gan tāda tipa režisoriem. Tā kā tur par to precizitāti tas nemaz nav tik ļoti raksturīgs kino. Varbūt, ka kino ir raksturīgs tas, ka ir jāiekļaujās ļoti konkrētos laika rāmjos, jo tomēr mums ir tā filmēšanas diena un kaut kas mums tās filmēšanas dienas beigās ir jāatrāda. Tā kā tādā ziņā punktualitāte un tas viss, es domāju, ka ir noderīgs visās dzīves jomās, bet es neteiktu, ka tur vienmēr ir jābūt visam iepriekš izdomātam. To sauc par previzualizāciju kino jomā. Un ir labi, ka ir kaut kāda, teiksim, tā previzualizācijas iestrāde, bet man personīgi tuvāk ir tā otra pieeja, kur uz laukumu daudz kas tiek atrasts un improvizēts un brīvākā formā radīts. Tā kā, jā, ir dažādi, bet tas, ko var paņemt no kino, ir tas, ka tomēr, ja tev sākas mājiņa 8, tad labāk ierodies 8, citādāk neko nenofilmēs. Jā, man arī gaisma, ja gribās naturālajā. Jā. Tas ka mēs esam ļoti atkarīgi no gaismas apstākļiem un no visām šādām te lietām, ko mēs dažkārt arī nevaram ietekmēt. Piemēram, tev ir jāfilmē skaista aina pludmalē, bet tajā dienā sāk līt lietus, un tev ir jāizdomā, kā to skaisto ainu pludmalē tāpat nofilmēt, jo tev cits filmēšanas dienas tajā ainē vairs nebūs. Un tas nav tā, ka režisors var iegūglēt tajā rītā, kā pelēka svētdienas pēcpusdienu pārvērst saulēnā mūžībā. Jā, jo tā diena ir ieplānota tur jau, piemēram, mēnesi iepriekš, ka tieši tad tev tas ir jāfilmē. Ir jādomā uz priekšu un ir arī jāplāno. Un ir tagad tāds laikmets, starp citu, ja mums ir tādas profesijas saradušās mūsdienās, ja tādi amati, kurus jau tā kā jau darba likumā mēs nesam iekšā, piemēram, Andri, ja tev pateiktu sociālo administrators pirms 30 gadiem, ja? Sociālo administrators, jā, tas ir konkrēts amats, par kuru maksā algu. Un tie, kas nopietni ar to nodarbojas, piemēram, ja tev jau tur ir 5 burbuļi jāuztur, visi zina, ka tā ir vesela darba diena, vienu vēstījumu kārtīgi apstrādāt un palaist. Tā kā mums ir tāds jēdziens retoolings, retool, sevi jāpārka. Rainis savulaik teica, ja, kad nemitīgi sevi jāpārkaļ, lai turpinātos kaut kāda augšupēja. Kas ir tas, kas jūsuprāt šodien rodas tas ļoti derīgais, kas vēl veidojās tajā tehnoloģiju inovāciju laikmetā, bet ka jūs zināt, ka tas ir labs, tas paliks, ja, tas nebūs viendienīts, tas tev tur nebūs kaut kāds ātrais mazais pusotras gads, un tad neviens par to vairs neatcerēsies, ja, jo ir tādas lietas, ko tas tehnoloģija laikmets tomēr atnes labu un palīdz. Tā pati medicīna, un mums īstenībā arī citās jomās tehnoloģijas ir palīdzējuši ļoti, ļoti.
Kas ir tas labais, ko jūs šobrīd saredzat, kas ilgi spēlēs šajā tehnoloģiju un inovāciju laikmetā? Ines, piemēram, tu strādā, tu modelē, protams, situācijas uz priekšu gan ar klientiem, gan starptautiski, jā, gan arī korporatīvi. Artur, Jā, es domāju, ka tur ir noteikti gan labais, gan sliktais, bet mākslīgais intelekts viņš ir un viņš paliks. Varbūt būs kaut kādas robežas, ka mēs viņu neaizsniegsim parasti, ja tur, teiksim, mirstīgie. Ja? Tagad mēs kaut kādā varam ierakstīt, tur informāciju dabūt, bet mākslīgais intelekts, kas kaut ko tur lasīja, viņam var parādīt bildītes ar pacientu rengeniem, un viņš var pateikt vēža stadiju, kurš vēl nav pat sācies. Ja? Viņš var izanalizēt. Un tas nebūs tā, ka tu rādi ārstam, un viņš paskatās ar vienu acu, un tad cits ārsts paskatās ar otru acu. Un, jā, laikam te ir, varbūt nav, atnāciet pēc mēneša, bet mākslīgais intelekts jau agrīnā stadijā, kur cilvēks ar savu acu nekad nepateiks, viņš var nodiagnosticēt, jo viņam ir tā informācija, viņam ir data, viņam ir iebarota vienkārši informācija par to, kā veidojās, un viņš var parādīt. Un, teiksim, tas ir labais, man liekas, tajā mākslīgajā intelektā. Bet mums kā cilvēcei droši vien jāsaprot, kur viņu pielietot un kur varbūt mēs paši tiekam galā bez viņa. Es pateikšu pavisam vienkārši. No tās garās perspektīvas es redzu, ka kas ir ļoti vērtīgs bijis noticis, ka mums saziņa ir ļoti ātra tagad. Salīdzinot ar, teiksim, zirgu pastu vai baložiem, šis ātrums ir nenormāli liels. Un tas mums dod iespēju piekļūt informācijai tādā daudzumā un tādā ātrumā, kāds nekad agrāk nav bijis. Droši vien tas vēl attīstīs. Es domāju, tā ir liela vērtība. Un tā netiks izmest ārā, jo informācijas piekļuva tā ir ļoti svarīga lieta. Cita lieta, kā mēs viņu izmantojam, ko mēs ar viņu darām, kā mēs manipulējam, kā mēs tur visu kaut ko citu izdaram ar to iespēju. Bet tas, ka mēs varam ātri piekļūt un varam ātri sazināties ar citiem cilvēkiem, visas pasaules globus, teiksim, mērogā, šis ir ļoti, ļoti kaut kas īpašs, un es domāju, tas paliks. Rik, tavs cerīgais skats? Jā, tā filozofiski paskatoties uz tādu, ja mēs esam mazas skudriņas un mūsu laiks rit tā tad kaut kur augšā varbūt laiks rit savādāk. Un mēs varam skatīties no vienas tādas perspektīvas vai no punkta, kad mēs esam kāpurs tauriņam, kurš radīsies. Mēs esam šajā pārejas posmā, ka mēs nometam kaut kādu čaulu. Un tas, kas mēs bijām pirms tam, un tas, kas ir tagad, un tas, kas radīsies nākotnē, izmantojot šo intelektu, varbūt, nezinu, smadzeņu kapacitāti pacelt vēl un saprast vairāk apziņas stāvokli, kaut kā, kas varbūt radīsies par kaut kādu cyberorganismu, jo mēs jau esam organisms, kas ir paplašināts ar reizrēķinu, ar navigāciju, mēs esam jau viss šis te kopums, ja? Un tā kā tu, Artur, saki, tur uzzināt visu kaut ko var vai nē, bet tāpat laikā, izmantojot šīs tehnoloģijas, mēs aizējām prom no dabas, un vai nē, tas ir paradoxāli, un tas tā notiek. Tāds films Blade Runner, interesants, kādam patīk, man ļoti patīk, kur acī ieskatoties, tu redzi pasauli, un kur sākās dvēseli, kur beidzās, kur mākslīgiem intelektam parādās dvēseli, un vispārējais, es domāju, ka uz mūsu tādu šī brīža laiku, vismaz es tā cenšos skatīties, automatizācija ir tas, kur es cenšos izmantot mākslīgo intelektu. Manuprāt, jaunais, kas rodās, varbūt tie, kas producē mūziku, kas zina, kas ir MPE vai vēl kaut kādas lietas, kas parādās iekšā, tas ir kā Blade Runner 3, jo tas ir tik skaisti, ka to es nevaru aprakstīt, un tas vairs nav analogi, tas vairs nav digitāli, tas ir fantastiski. Un tā, kad asaras līdz no tā, cik skaisti skan, un tas ir dators, kas to dara, bet automatizācija ir tā, kur es, teiksim, iegūstu laiku. Es ceru, ka nākotnē, kā Mārcis teica, skaņdarbu uzrakstīt dators nevar mākslīgais intelekts, bet varbūt viņš spēs radīt presetus vai uztaisīt kaut kādus sākuma punktus skaņām, no kurās es varu manipulēt un ceļot. Bet, manuprāt, mūsu tas uzdevums kā māksliniekiem un kā cilvēkiem, kā bioloģiskām formām ir ņemt šos te roku pagarinātājus un viens otram dot mīlestību un nest kaut ko labu.
un ievirzīt šo tehnoloģiju tādā, varbūt izmantot viņus tādos cēlos mērķos. Tas ļoti vienkārši varbūt. Man šeit jums ar Mārti sakrīt ideālisms šajā brīdī. Un kāpēc mēs to saucam par ideālismu? Varbūt, ka tā ir tāda tiešām laba nodoma pildīta cerība, jo arī Arturs, piemēram, atgādina savā mākslā par to, cik mēs esam tālu vai tuvu no dabas, kas ir īstenībā ļoti, ļoti būtisks punkts. Līdz ko mēs aizmirstam par to dabu, mēs sākam tai darīt pāri kaut kādā brīdī. Un varbūt, ka labs dizains, laba mūzika, labi izdomāts korporatīvais pasākums, kolosāli nospēlēta solo ģitārista koncerts var mums par to atgādināt, vai animācijas filmu šajā gadījumā. Ines, Mārci, Matīs, par to, ko jūs saredzat tajā šodienas situācijā, to cerīgo, tehnoloģiski inovatīvo, kurš mums tomēr būs palīgs un būs mums sabiedrotais. Te jau minēja vienu sfēru, kas ir medicīna, kur ir 101 pierādījums, tāda laba grāmata tam autoram, kurš bija sarakstījis grāmatu Homo sapiens, un viņam bija otrā daļa arī. Uvals. Jā. Un tur ir vesela plejāda ar pierādījumiem tam, kā mākslīgais intelekts var agrīni, diagnosticēt šīs slimības, noteikt pandēmiju sākumu 100 reiz ātrāk par ierastajiem veidiem un tā tālāk. Tie ir visi reāli piemēri, kas šobrīd tiek praksē pielietoti. Un nesen biju Vidzemes augstskolā vienā sakarā, kurai viena no retajām, nevis viena no retajām, bet viena no, kas nodarbojās ar virtuālās realitātes izpētīšanu un praktiski. Un tur man parādīja tādu video apmācību, kur ārkārtīgi praksē, ja to būtu jādara dzīvajā, ir ļoti daudz nelaimes gadījumu, kur apmāca cilvēkus, kas liek šīs sastatnes vai tīra logus augstumā. Tas viss šī apmācība notiek, virtuālajā realitātē. Tas ir vēl viens piemērs, kā kaut kādas bīstamas lietas padarīt netik bīstamas un apgūt kaut kādas lietas netik bīstamā veidā. Šie ir entie piemēri. Kā tas attieksies uz mūziku, es nezinu, man šķiet, ka tas atkal apmetīs kaut kādu kūleni un kad atgriezīsies pie tā, kad cilvēks pirmajā rindā gribēs redzēt matainu čalie ģitāru un iesvīdušām padusēm, ka viņš spēlē to ģitāru. Varbūt tas tā notiks, varbūt tas tā nenotiks, jo atceramies kaut kādos gados, kad parādījās Yamahas PSR sintezatori, tur varbūt, kad Riks man precīzāk pateiks, kuri tie gadi bija, visi teica, ir ar dzīvajām grupām ir cauri, jo praktiski tagad jau viss ir. Bet tas atgriezās un tā tālāk. Tās ir manas pārdomas. Paldies, Mārts. Ines, īstenībā ļoti interesanti, ko tu saredz šajā, labi, mēs viņus laiku saucam par korporatīvo, par šo te pasākumu, bet tas jau sen ir pārņemts šo te integrētās komunikācijas pieeja, ja? Un ko tu saredzi, kā tu modelē to, tas, kas šodien vēl tā kā top, kas tev noteikti noderēs tur nākotnē, un tu jau iztālēm redzi to sevi saucam. Patiesībā kolēģi jau pateica, tas ir gan mākslīgais intelekts, gan ātrums, kas ļoti palīdz automatizāciju procesu un arī tāda nodrošināšanās, varētu teikt tā, piemēram, ka tu vari radīt scenogrāfiju un tu viņu vari implementēt jebkurā vidē, vietā, pasaulē. Man nav jābrauc ar visām, iekārtām, un es varu būt absolūti droša, ka tad, kad es aizbraukšu, viss strādās. Ja man tur nevajadzēs veikt nekādas korekcijas, to visu var darīt attālināt un tā tālāk. Ir tādas lietas, bet man liekas, tā kā mēs sākām ar to, ka vairs nelasa grāmatas, un agrāk teica, ka arī tā būs, un tad, kad atnāca televīzija, kino, neskatīsies, man liekas, ka runājot par tehnoloģijām, es būšu varbūt ļoti vecmodīga, bet man liekas, ka autentisku sajūtu meklējumi un dzīvā pasākuma pieredze viņi nekur nepazudīs. Absolūti. Es vienkārši tam neticu. Ir pat bijuši pasaulē gadījumi, kad ir veidotas kaut kādas virtuālās realitātes vai kaut kādas ļoti mūsdienīgas izstādes, kur pats autors ir ņēmis iedvesmu dabā, un viņš to ir, piemēram, uz kaut kādām LED sienām projicējis un tādu imersīvu pieredzi radījis, ka pēc tam tās izstādes rezultātā cilvēki patiesībā pievēršas dabai vai grib aizbraukt uz to konkrēto vietu, no kurienes tas ir. Un tad tā ir tā rotācija, ja?
ir jāsaprot, ka šīs abas pasaules būs līdzās pastāvoša, ja, un man liekas arī diezgan bezjēdzīgi runāt, no kura tagad ņems virsroku, ja. Drīzāk ir tas, ka ir jābūt tam iekšējiem cenzam par to, ko mēs daram un kāda ir jēga no tā mūsu. Tas atslēgas vārds, laikam, ir jēgpilnība, ko caur savu darbu es gribu nest tālāk. Paldies, Ines. Matīs, un ar tevi tad arī noslēgsim ar tavu cerīgo skatu nākotnē no tā, kas šodien vēl tikai top, un ko tu esi saķēris gaisā, kas būs tas? Nu, mūsu nozarē, protams, pirmkārt, tā ir tā zaļā domāšana, kas šobrīd ir ļoti aktuāla, jo kino patērē ārkārtīgi daudz resursu, un tagad parādās daudz dažādu iespēju saistībā ar virtuālo ražošanu, ja tas sauc virtual production, kur mēs varam varbūt filmēt mazāk lokācijās, kaut kādas lokācijas mēs varam imitēt ar dažādu mūsdienu tehnoloģiju palīdzību. Un es domāju, ka tas kaut kādā ziņā saglabāsies. Es domāju, ka piekļūstamība kļūs plašāka. Un es domāju, ka kā jau vienmēr atkritīs to, ko angliski sauc par gimmick, jeb tādas atrakcijas īslaicīgas. Ja? Nu, tā kā 3D kino un viss kaut kas tāds, kas ik pa laikam parādās, tur uz pāris gadiem ir ļoti populārs un tad pazūd. Bet tādas lietas arī noteikti būs, ka būs kaut kas tāds, kas parādās kā īslaicīga atrakcija, tehnoloģiski interesanti, un tad atkal aizplūst prom un saglabājās tās, nu, teiksim tā, konkrētam mākslas veidam raksturīgo pieredzi veidojošās struktūras. Tās vienmēr saglabājas, man liekas. Paldies, Matīs. Nu jā, un atgriežoties pie tā, ka šo kolosālo pasākumu rīko kompānija, kas ir saistīta tieši ar skatuves dzelžiem un tieši ar skatuves nodrošinājumu, kurš ir nenormāli mainījies pēdējo 30 gadu laikā. Un šo visu rīko ļaudis, kas arī strādāja pirms tiem 30 gadiem, viņi šīs izmaiņas un šo progresu ir redzējuši, bet nekas nemainās vienā ziņā. Tagad lielā rokgrupa iebrauc pilsētā, puikas skrien un skaita, ar cik fūrēm Ramšteins ir atbraucis. Un tā ir lielā tēma. Mēs varam tiešām no ekoloģiskā viedokļa cerēt, ka jo mazāk fūrēm brauks tās lielās rokgrupas, jo labāk īstenībā. Bet ir kaut kas labs un ir kaut kas slikts, un mēs nekad tā pa īstam 100% nezinām, kas ir īsti labi un kas ir īsti slikti. Vienīgais, ko es zinu, labi ir turpināt sarunāties godīgi, sarunāties atklāti, un par to saku paldies mūsu diskusijas dalībniekiem šodien. Matīsam Kāžam, režisoram, producentam, un nu jau es gribu teikt Latvijas vārdu nesējam pasaulē. Paldies, Matīs. Inesei Lukaševskai, jā, aģentūra Luka, jā. Mārcim Auziņam, mūžīgajam ģitāristam, analogajam. Paldies arī Ārtūram Manaltam, dizainerim, māksliniekam. Rick Feds, cilvēkam, kurš tūtās, jā, mācīs pasaulē, kā pareizi ar pirkstiem bungas spēlēt. Paldies tev, Rick. Un, protams, arī Andrim Kronbergam, arhitektam un arī mūziķim un māksliniekam. Paldies jums!